Labdien, draugi! Vakar esam pabeiguši veikt Google reklāmās kārtējo auditu un vēlos padalīties ar jums ar divām nepilnībām, ko esam atklājuši. Lūk, kopumā esam konstatējuši, ka Google reklāmas tiek pārvaldītas šajā konta vecmodīgi. Vecmodīgi pārvaldīt reklāmas kampaņas šodien vairs nav labi, jo tu nevari vairs sasniegt maksimāli iespējamu rezultātu. Un, ja rezultāts mums ir pirkumi, tad tu vairs nevari sasniegt maksimāli iespējamu pirkumu apjomu. Un tagad es padalīšos ar to, kā mēs esam sapratuši, ka Google reklāma tiek pārvaldīta vecmodīgi. Faktiski tas ir tas divas kļūdas vai divas nepilnības. Pirmais ir pārāk granulēta Google reklāmas konta struktūra. Tas nozīmē, ka reklamdevējs vai eksperti, kas pārvalda kontu, cenšas ļoti granulēti sadalīt atslēgas vārdus par reklāmas grupām, un tad to reklāmas grupu skaits ir viņš ir ļoti liels. Ja? Tad kampaņu skaits ļoti liels, grupu skaits vēl lielāks, un šis, protams, šodien vairs nav labi. Ja kaut kādu laiku atpakaļ 4, 5 un tālāk, 6, 7 gadu atpakaļ granulēta konta struktūra bija laba prakse vai pat zelta standarts un vajadzēja granulēti strukturēt kontu, lai efektīvi viņu pārvaldītu. Lūk, tad šodien Google eksperti darbojas jau pavisam savādāk. Ja? Tad tā struktūra gluži otrādi. Tā ir jābūt vienkāršākai, nevis ļoti granulētai, bet vispārīgākai. Un tas ir tas, uz ko ir jāiet. Jo tie ir tie spēles noteikumi, pēc kuriem jau tehnoloģija attīstās, un tie ir tie spēles noteikumi, pēc kuriem arī spēlē Google Ads eksperti. Lūk, un tādējādi tu vari panākt labāku rezultātu. Kad ir 6, 5 gadu atpakaļ ar vispārīgu struktūru, tu nevarēji panākt nekādīgi labāku rezultātu, un bija pat stratēģijas savos laikos, kad vienam atslēgas vārdam tika izveidota atsevišķa reklāmas grupa. Un ja tev ir 1000 atslēgas vārdi, tad tev varēja būt 1000 reklāmas grupu, un šis skaitējas tāda visefektīvākā stratēģija, kā tu pārvaldi kontu. Protams, laiks uz pārvaldīšanu, tur bija lielas galvas sāpes, bet tik un tā šis bija best practices, tajā laikā. Šodien mēs to darām savādāk. Mēs to vienkāršojam, mēs apvienojam atslēgas, mēs tik granulēti nedalām atslēgas vārdus pa grupām, un šis ir ceļš, ko iet labs Google Ads eksperts. Otra nepilnība, ko mēs esam konstatējuši, ir konta pārvaldīšana manuāli. Tad Google Ads eksperti šajā konta manuāli mainīja likmes. Lūk, atkal vairākus gadus atpakaļ, mēs jau vairāk nekā 10 gadu pārvaldam Google reklāmu, mēs esam izgājuši ļoti daudz izmaiņu, un iepriekš manuāla pārvaldīšana skaities arī zelta standārts, un tas ir tas, kā tu varēji tajos laikos panākt labāku rezultātu. Tad automatizācijas, tikko tu ieslēdz automatizāciju, tev uzreiz ir viss sliktāk. Šodien ir savādāk, un ja tu nepiesaisti vai neiesaisti mašīnu mācīšanas tehnoloģijas šodien, un centies pārvaldīt manuāli, tu zaudē. Tu zaudē rezultātu, tavs rezultāts būs vienmēr sliktāk. Līdz ar to mēs vienmēr iesaistam šodien mašīnu mācīšanas tehnoloģijas, un tad pārvaldam kampaņas automātiskā režīma, ja tā var izteikties, tad ieslēdzot vai pieslēdzot mašīnu mācīšanas tehnoloģijas, kas palīdz Google Ads ekspertiem saņemt labāku rezultātu. Un šajā gadījumā mēs konstatējam, ka tas nav izdarīts, un eksperts pārvalda pa vecam. Tad, ja mēs redzētu šādu pieeju 5 gadu atpakaļ, mēs teiktu, ļoti labi, super, ļoti labs rezultāts, ļoti labi pārvaldīts konts un reklāma. Bet šodien mēs redzam, ka tas notiek vecmodīgi. Un manuāla pārvaldīšana vairs nevar uzvarēt un vairs nevar panākt labāku rezultātu. Tāpēc ir nepieciešams šodien piesaistīt arī mašīnu mācīšanas tehnoloģijas, lai mēs varam saņemt labāku rezultātu. Un īstenībā tas divas nepilnības
ietekme viena otro, jo mašīnu mācīšanas tehnoloģijām un algoritmiem ir nepieciešams pēc iespējas vairāk datu. Ja, tad tie var funkcionēt labāk un efektīvāk, ja mēs dodam šīm tehnoloģijām pēc iespējas vairāk datu. Un ka reiz tā granulēta struktūra neļauj to panākt. Ja, jo granulēta struktūra, tad tev katrs atslēgas vārds ir savā boksā, edgrupa, un tas neļauj mašīnu mācīšanas tehnoloģijai saņemt pilnīgāku bildi. Tāpēc ir nepieciešama tā vienkāršāka struktūra un pieslēgt mašīnu mācīšanas tehnoloģijas. Tad šī kombinācija strādā ļoti labi un arī parāda labus rezultātus. Lūk, tā kā, ja pat ar tik granulētu struktūru eksperts ieslēgtu mašīnu mācīšanas tehnoloģijas, piesaistītu un pieslēgtu, tik un tā tas rezultāts nebūtu, tāpēc, ka datu apjomi nebija tik nopietni, ja, tad katra tā edboxā vai edgrupā. Lūk, tāpēc ir nepieciešams apvienot vai vienkāršot struktūru un pieslēgt mašīnu mācīšanas tehnoloģijas. Un tas ir tas, kas nav šobrīd vecmodīgi. Tas ir mūsdienīgi, un šis arī dod rezultātu. Tāpēc vecmodīga pārvaldīšana šodien nav laba, jo tā nedod maksimāli labu rezultātu. Ja? Nu, lūk, divas nepilnības jūs absolūti mierīgi varat ienākt tagad jūsu Google Ads kontos, paskatīties, novērtēt, un, ja redzat, jūs zināt, ko darīt tālāk. Nu, es domāju, ka ja redzat, ka darat arī un pārvaldat vecmodīgi, jūs zināt, ko darīt tālāk. Lai jums veicas! Visu labu!